AI laikam ir topiks, kas vēl nav atdzisis, tāpēc mums jāatgriežas vēlreiz pie šī un šoreiz par to, ko jūs varat savā telefonā jau šobrīd bez maksas izdarīt ar Gemini. Bet ne par parasto, kā piemēram ierakstīt man ir kartupeļi, ko es no tā varu pagatavot. Vai arī piemēram es vakardien 3 reizes nošķaudījos, ko tas tagad nozīmē. Bet par papildus featurām, ko tad Gemini nodrošina. Nu tad kā pirmā lieta, jūs jau šobrīd variet parādīt arī telefonam to, ko jūs redzat caur kameru. Tas var būt tulks, tas var būt jūsu gids, vai jūs varat pajautāt jebko, ko jūs redzat caur savu kameru, to koplietojot ar Gemini. Tad paņemiet savus telefonus, atveriet vaļā Gemini un tad parādīšu, kā to izdarīt. Tātad atveram Gemini, apakšējā labajā stūrī ir tādas 3 svītriņas ar zvaigznīti, nospiežam to un Gemini ir atvērts. Tad kreisajā apakšējā stūrī ir kameriņas ikona, to mēs nospiežam un atverās kamera. Un tātad Gemini šobrīd redz to, ko mēs redzam. Gemini, vai vari izstāstīt, kas šobrīd atrodas uz galda? Uz galda, cik es redzu, atrodas melna Canon tālvadības pults. Vai vēlies uzzināt ko vairāk par šo pulti vai kaut ko citu uz galda? Kam tā ir paredzēta? Šī Canon tālvadības pults ir paredzēta, lai varētu noteiktus kameras iestatījumus mainīt attālināti, piemēram, atbrīvot slēdzi vai sākt video ierakstu. Un šādi mēs tad varam parādīt jebko un tad pajautāt kādus interesējušus jautājumus, un kā redzams var turpināt sarunu ar Gemini, uzdodot papildus jautājumus. Nu tad, ja mēs varam parādīt caur kameru, ko mēs redzam, tad arī mēs varam parādīt, ko mēs redzam uz sava ekrāna. Un tad izmantot to kā savu asistentu. Kaut vai, piemēram, lai kaut kādus iestatījumus mainītu telefonā, jūs varat spiest uz telefonu, uz iestatījumiem, un Gemini var palīdzēt tikt pie nepieciešamiem iestatījumiem. Šoreiz tad parādīšu vēl, ko var izdarīt tad, tāpat kā iepriekš, lai jāspiežam šīs 3 svītriņas ar zvaigznīti un atveras Gemini. Un tad iepriekš kreisajā apakšējā stūrī bija kameras poga, tad viņai blakus ir koplietot ekrānu. Un tātad kopīgojam visu ekrānu. Pareizi. Gemini, vai tu vari pārtulkot, par ko šis raksts ir? Raksts ir par to, ka ir gaidāms vēlētāju Trumpa 2.0 spriedums un ka iepriekšējā valdības apstāšanās ir padziļinājusi neapmierinātību. Vai vēlies, lai es iztulkoju konkrētus teikumus? Nē, paldies, bet kas ir bildē attēlot par personu? Bildē redzamā persona ir Donalds Trumps, bijušais ASV prezidents. Vai vēlies uzzināt ko vairāk par viņu? Tālūk mēs varam jautāt jautājumus, tāpat kā iepriekš var sekot nākamie jautājumi no jūsu puses, un tad var arī Geminijam šādi te uzdot jautājumus, pārtulkot tekstu, vienalga, ko jūs vien vēlaties. Iespējams vairāk tāda nišas feature, bet noteikti iepriekš esiet redzējuši, ka var ievietot saiti uz rakstu un mākslīgais intelekts jums uztaisīs kopsavilkumu par svarīgāko, kas tad šajā rakstā ir. Bet to arī var izmantot uz video, kaut vai YouTube video, un arī pat latviešu valodas video. Šajā gadījumā es ieliku savu iepriekšējo video par 5 slepeniem iestatījumiem telefonā un lūdzu, lai uztaisa īsu kopsavilkumu. Tad, kā redzams, ir video kopsavilkums pat ar laika atzīmēm, kas kurā brīdī notiek, un tā tad apraksts par svarīgāko, kas tad šajā video ir. Attēlu rediģēšana. Ar AI jau sen bija izplatīta attēlu ģenerēšana, nu jau arī ir video ģenerēšana, kas ir diezgan iespaidīga. Bet arī ar pašu Gemini ir iespējama attēlu rediģēšana. Ielādējiet attēlu un prasiet viņam, ko vajag izdarīt. Tad, protams, atveram atkal Gemini un apakšējā kreisajā stūrī ir 2 svītriņas. Tātad uzspiežam uz tām un izvēlamies Canvas.
Un kā nākamais, tad apakšējā kreisajā stūrī pievienojam pašu attēlu, ko vēlamies rediģēt. Izvēlējos attēlu, kur sieva ar bērnu iet pa ielu, un tad ierakstīsim, ko mēs vēlamies mainīt šajā attēlā. Un sākam ģenerēšanu. Un kā redzams, attēls ir pabeigts, automašīnas no fona ir noņemtas un lapas ir nedaudz palikušas krāsainākas. Es teiktu, ne tas labākais veikums, bet, kā redzams, var tātad attēlus rediģēt. Arī jūs varat augšu pielādēt vairākus attēlus un tos salikt kopā. Protams, kad jau viss ierakstīts un jāielādē failu datorā, izrādās, ka kamera kādu failu sabojāja, un tas bija viens no pēdējiem, un palika tikai par pēdējo funkciju pašas beigas, tāpēc jāieraksta no jauna. Tad par pēdējo iespēju, ko es gribēju minēt, tā ir dziļā meklēšana. Ar ko tā atšķirās no parastās meklēšanas? Tātad parastajā meklēšanā jūs ievadat kādu jautājumu, un viņš atbild no savas datubāzes, kas viņam pieejama uz šo jautājumu, bet dziļajā meklēšanā viņš reālajā laikā izmanto interneta resursus. Gan viņš pats meklē, gan arī jūs varat specifiski norādīt jau jautājumā, kādus resursus izmantot. Un arī pēc analīzes jūs saņemsiet visus resursus, ko viņš būs izmantojis savā analīzē. Tad, kā jau iepriekš, atveriet Gemini lietotni un apakšā kreisajā pusē uz 3 svītriņām uzspiediet, un tur būs Deep Research, tātad šī dziļā meklēšana. Un ievadiet, ko tad jūs vēlaties izanalizēt, ja vēlaties pievienojot, kā minēju, internetu resursus, vai arī atstājiet, lai viņš pats meklē resursus, no kā izvēlēties. Ar šo rīku jūs varat daudz ko izanalizēt, meklēt, bet es pamēģināšu, izveidošu jautājumu par to, ka es vēlos doties uz Bali, lai viņš atrod kompānijas, kas piedāvā šos ceļojumus un salīdzina tos savā starpā. Kā redzams, sākumā viņš tātad piedāvā plānu, kādus resursus viņš izmantos, ko viņš darīs. Es šajā reizē tomēr neturpināšu, jo tas var aizņemt līdz pat 10 minūtēm vai pat ilgāk atkarībā no jautājuma sarežģītības. Bet, ja jūs uzdodat šo jautājumu analīzi, tad arī jums nebūs jātur vaļā atvērtā šī aplikācija. Viņa pēc laika paziņos, kad ir gatava analīze. Tā kā man jau ir gatava, tad dodamies pie tās un atpakaļ pie iepriekš filmētā. Un beigās tad jūs iegūstat garu dokumentu ar aprakstu. Man šajā gadījumā ceļojumam uz Bali. Tātad sākumā ir, protams, kopsavilkums par to visu. Tad ir padziļināta operatora analīze, kas Latvijā to nodrošina. Ir pat izvilkumi no sūdzībām salīdzināts, kurām kompānijām ir bijušas sūdzības par to darbu un kurām nē. Tālāk ir salīdzinājums par ko viņi piedāvā, cik tas izmaksā, kas ir iekļauts šajā ceļojumā. Un pat tālāk ir pats AI ir salīdzinājis, kā tad tas izmaksātu, ja mēs paši ceļotu, pirktu biļetes, pirktu naktsmājas un visu darītu pašu, cik salīdzinoši tas izmaksātu starp jau gatavo piedāvājumu un ja mēs to visu paši darītu. Jā, tad šeit ir reputācija un klienta atsauksmes, kā jau es minēju, no sūdzībām, gan izvilkts, gan jau Googles pašas. Un tad pašās beigās, protams, secinājumi un galvenie ieteikumi. Un tad pašā apakšā mēs varam paskatīties pārskatā izmantotie avoti. Ļoti daudz. Tātad varam gan sūdzības atrast, gan bookings ir. Un tad vēl avoti, kas it kā ir apskatīti, bet nav izmantoti. Varam pat Lursoft informāciju redzēt, kad ir skatīta un vēl daudz citu. Tā kā šis ir ļoti spēcīgs rīks, ko variet izmantot kaut kādai padziļinātai analīzei un pat šādā veidā, lai atrastu labāko piedāvājumu, kaut kur doties. Vai, piemēram, tā kā šeit bija parādīts, ka arī var pats sakombinēt no visa, saplānot un doties šajā ceļojumā. Nu tā, šīs bija
sanāk 5 papildus lietas, ko jūs varat darīt savā telefonā jau ar pieejamo Gemini, kas nav vienkārši jautājumu uzdošana, bet jau papildus iespējas, ko tas piedāvā.